arī iepriecina un sasijot. Es domāju, mums ar te izstilp gaisa, bet dziļāk mums sasijot. Un tāpēc bērni, paldies jums un turiet dziesmu vienmēr skaidrs savā sirdī. Jūs dzirdējāt par brīnumiem. Es gribētu teikt, ka pagājušā nedēļā mēs kā draudze kopumā piedzīvojam lielu brīnumu. Te jau agrāk, kā man teica, ka Kristīgajā rādījumā, radio bija izskanējusi doma, ka mēs, kā vietas draudze, mācām maldas mācību. Un, protams, draudz vadību uz to arī nespēja tam vērīgi palikt un domājam, ko darīt. Uzrakstījām vēstuli. Un tātad Ivans Gipslis, Andrejs Āriņš un mums bija tikšanās pagājušā nedēļā ar Kristīgā radio vadību, tātad pašu Talbergu un viņa to līdzstādnieku, tātad jau Veiko kungu. Un sarunas mums ilgi 4 stundas. Mēs, protams, tādā pazemīgā gadā, kas tajā vēstulē bija rakstīts. Vēstulē bija parādīts, ka mēs nemācām, ka pestīšana nāk caur zelta svinēšanu. Pestīšana mums dāvā vienīgi Kristus nopelns, Kristus izlietās asins. Un ka zelts mums ir kā dāvana, kura mums kalpo kā gan satiksmē ar Dievu pagodināšanai, gan atpūtai, gan arī tādu sociālo-ekonomisku jautājumu kārtošanai, jo zaba balsas aicina strādāt 6 dienas, vai ne? Zaba balsas liek veidot skaistu attiecību ģimenē turēties kopā un tā tālāk. Un arī mēs pieprasījām, lai atsauc šo paziņojumu, ka mēs mācām maldu mācību. Un, protams, man tagad nebūs laika jums 4 stundu sarunu atstāstīt, ja? Bet arī tā ļoti noteikti arī pateica, ne? Jūs tagad runājat par to, ka notiek šī izvērtība, ka, teiksim, tiek slavināts lietas, kas sagrauj ģimeni. Tātad jūs esat pret laulību pārkāpšanu, tāpat pret zakšanu, pret melošanu, pret iekārošanu, otrs, pret atzīstiet, ka tikai vienīgi Dievs ir jāpielūdz, ka elpas mēs nepielūdzam, un ka Dieva vārds ir jāgodā, ka to nedrīkst tā nelietīgi vēl klausāt. Bet kāpēc? Tāpēc un tā tiek izņemts ārā. Tāpēc balsas. Un, protams, tur nebija ko atbildēt. Un tad arī otrs jautājums, kas arī tāds ļoti atcerīgs, redzēt interesanti, ka šie divi jautājumi, zabat balsas un arī tātad mācība par dvēseles nemirstību, ir ļoti aktuāli. Arī tagad, turbūt uzsver arī Baptisti, ja, un līdz ar to tur ir tās mūžīgās mūks un tā tālāk. Un es tā jautāju Veiko kungam, un tad kā ir? Ja jau dvēsele ir nemirstīgi, tad arī jaunums ir mūžīgs. Un, protams, tur arī nebija pārējā. Nu jā, tur kaut kā tas ir savādāk jāsaprot un tā tālāk un tā tālāk. Nu, protams, viņi ļoti skaidri paliek pie tā, ka viņi svinas sēdienu pamatoties uz Bībeles pamatu, kur viņi to Bībeli atturot, es nezinu. Bet mēs aizgājām prom, un, protams, arī draudze lūdzu bija izsludināta aizlūgšana par šo pasākumu. Un notika tiešām brīnums. Vakar es saņēmu no Imāna raidījumu ierakstu, kurā Talbergs, gan arī to Veiko atvainojās. Un es domāju, ka tā ir liela uzvara, ja, ka tomēr arī es nekad neiedomājos, jo par
Alberts mēs zinām, viņš ir ļoti tāds konkrēts, un viņš ir ko pateicis, tas ir tā kā akmenī ierakstīts, jā, viņš no tā neatkāpsies. Tad tā kā viņa atvainojās arī Doveiko, jā, kurš pasniedzējs bija Kristīga akadēmijā, un kurš arī uzskat, ka viņš ir spēcīgs teologs, arī, ka viņš atvainojās, jā, ka viņa ātrumā to visu tā darījuši. Tā kā es uzskatu, ka tas ir liels brīnums, ko Dievs izdarīt. Un ir viena atsvaidiņa arī, ko mēs mācāmies no šīm sarunām. Tā ir pazemība. Ja mēs ejam ar pazemību, tad Dievs ir ar mums. Šodien mēs zinām, ka pasaule ir ļoti trakojoša, ja, ka attiecības tiek sāsinātas, un arī šis moments mums rāda, ka notiek ļoti asas cīņas ar gaismu tumsu. Tāpat arī kari Ukrainā, tuvojas austrumos, joprojām plosās. Arī citās vietās pasaulē dabas katastrofas. Mums pašiem mēs sakam Latvijā plūdu Lielākā. Mēs redzam, ka mājas ir aplūduši. Un plūdu vēl ir daudz vienkār citās vietās. Un tas viss ir tāda pieaugoša progresija, arī slimības, sēras, un jau pat izsludina, ka būs nākošā pandēmija kaut kādajā. Un jāsaka tā, ka tas viss runā par to, ka piepildās tas, ko Kristus saka par šo vīģes koku. Ja jūs redzat, ka vīģes kokam labs plauks, tad ko zināt? Kad vasara ir tuvu, ja? Un tā arī mēs varam teikt par Kristus atnākšanu. Ka Kristus nāk drīz, lai pielikt punktu visam tam, ko Sātans caur cilvēku rokām ir izdarījis. Kad mācekļi jautāja, kad tas notiks, mēs zinām, ka Kristus nenoteica laiku, bet viņš deva šī laika raksturojumu. Un lika domāt par mūsu pienākumu un kā mēs esam sagatavoti Kristus otrās atnākšanas brīdim. Un tagad es lūkšu kāds izlasīt Mateja evaņģēlija 24. nodaļu no 36. līdz 46. pantam. Turiet šo rakstvietu atvērt, tātad Mateja evaņģēlija 24. nodaļa no 36. līdz 46. pantam. Bet to dienu vai stundu neviens nezina. Nec eņģeļi debesīs, nec dēls, nec tēvs. Jo, kā bija Noās dienās, tā būs arī cilvēka dēla atnākšanas laikā. Jo, kā bija tajās dienās pirms plūdiem, tie rīja, plītēja, precējās un tika precēti, līdz Noā iegāja šķirstā, un tie nenāca pie saprašanas, līdz sākās plūdi un aizrāva visus. Tā būs arī cilvēka dēla atnākšanas laikā. Tad divi būs uz lauka, vienu paņems, otru pametīs, divas malas maltuvē, vienu paņems, otru pametīs. Tādēļ esiet nomodā, jo jūs nezināt, kurā dienā jūsu kungs nāks. Bet to saprotiet, ja namas saimnieks zinātu, kurā sardzes stundās zaglis nāks, viņš paliktu nomodā un neļautu tam ielausties savā namā. Tādēļ esiet arī jūs gatavībā, jo cilvēka dēls nāks tajā stundā, kad jūs negaidāt. Kurš tad ir tas uzticamais un saprātīgais kalps, ko kungs iecels pār saviem kalpotājiem izdalītiem barību laikus? Laimīgs tas kalps, kuru kungs atnācis atradīs tā darām. Tātad mūsu pienākums ir būt nomodām, saprast un būt gatavībā. Kāpēc? Tāpēc, ka neziņa šajā tekstā tiek dažādi ilustrēti. Vispirms ir atgādinājums par pirmspūdu paudžu Noās. Viņi dzirdēja nosludināšanu, viņi redzēja šķirsta būvi. Arī nezināja, ka tas notiks. Bet viss to redzot. Tomēr aizrāvās ar savu ikdienu, kā ir teiks, ēda, dzēra, precējās, tad aizrāvās ar ikdienu. Varbūt par to netiek pārmest, bet tiek pārmest par to, ka viņi nenāks pie saprašanas.
Tālāk Jēzus mūsu uzmanību pietuvina mūsu ikdienai. Un tur ir arī tālāk ikdienas darba darītāji. Tur ir pieminēti, ka 2 ir uz lauka, 2 ir maltuvē, 1 paņem, 2 atstāja. Ko tas rāda? 2 uz lauka tajā laikā, tad tāda ir viena ģimene. Viena ģimene. Viens ģimenes, viens loceklis tiek paņemts un otrs atstāts. Maltuvē arī darbojās viena ģimenes cilvēki. Viens tiek paņemts, otrs atstāts. Jēzus tūlīt dod līdzību par saimnieku, kurš nezina, kad zaklis ielaudīsies. Arī Kristus mācekļiem nav dots zināt, kurā dienā kungs nāks, un tas ir, kā mēs zinājām, ļoti spēcīgi pateikts 36. pantā. Bet to dienu vai stundu neviens nezina, nec eņģeļi debesīs, nec dēls, vienīgi Tēvs. Un tāpēc mēs šodien runāsim par nezināmo. Kristus vārdos mēs saklausījām tādu kā sarkasmu. Ja kāds cilvēks aprēķina vai zina atnākšanas laiku, viņš zina vairāk eņģeļi, pat vairāk kā Dieva dēls. Vai šodien mums ir gan vēsture ar to, kā nodarbojās cilvēki ar laika noteikšanu? Jau savā īstajā mūžā, ko es esmu piedzīvojis, es ļoti labi atceros tos datums, kad tika runāts par atnākšanas laiku. Un tagad arī cilvēki joprojām, kuri saka, ka 27. gadā viņš nāks un tā tālāk un tā tālāk. Bet mums ir jāatcerās šie vārdi, bet to dienu vai stundu neviens nezina. Nec eņģeļi debesīs, nec dēls, vienīgi Tēvs. Un kāds šeit ir princips? Neviens nezina, kurā stundā, dienā, kad tas notiks. Neviens. Un tas ir jāņem vērā. Jo, redziet, tā nosaka to 27. gadu. Viņš var atnākt šodien. Un mēs arī nezinām, kurā brīdī mūsu pēdējais sirdsprasījums nostrādās. Arī to mēs nezinām. Mūsu dzīvē ir viena alps vilcienā zinām, un vairāk ne. Bet kāda domācība sekoja? Mēs redzam 42. pantā, Kristus saka, tādēļ esiet nomodā, jo jūs nezināt, kurā dienā jūs kungs nāks, bet to saprotiet. Ja namas saimnieks zinātu, kurā stundā zagus nāks, viņš paliek nomodā un neļaus tam ielausties namā. Šajā rakstvietā interesanti ir dažas vietas, tikai Mateja evaņģēlijā, kur varam redzēt, ka Kristus sevi paziņo kā kungu. Viņš ir kungs. Viņš ir tas, kas bija kopā ar Izraēļu tautu tūkstnesī. Viņš ir tas, kurš ir kopā, kurš bija kopā ar mācekļiem. Viņš ir arī mūsu kungs, mūsu radītājs, mūsu glābējs, mūsu dzīves kungs un pavēlnieks. Mēs zinām, ka zaglis, plānojot ielausties mājā, saimniekam nekad iepriekš nepiesakās, ka viņš tajā un tajā stundā atnāks. Ja? Tāpēc, ja mājokļa īpašnieks neuzmana, pastāv pārsteigums, pastāv risks, ka zaglis parādīsies un paņems visu, ko vēlas. Un šeit ir aicinājums nepieļaut šādu pārsteigumu. Tādēļ esiet arī jūs gatavībā, jo cilvēks dēls nāks tajā stundā, kad jūs negaidāt. Bet ko nozīmē būt gatavībā, nomodā? Ko nozīmē
gaidīt, kā nozīmē gaidīt cilvēku dēlu nākšanu. Līdz šim ir tādas parastas atbildes, un tās daļai viņas ir arī pareizas. Ja? Tātad cilvēki, kā jau es jau minēju, cenšas notikums salikt kaut kādā kārtībā, kaut kādā secībā, un varētu teikt, ka veidot tādu karti, notikumu karti. Un mēs to ierakstam savā atmiņā, un tad mēs arī zinām, ka tagad tas ir pienācis un tas ir pienācis. Bet vai tā kungs nāca? Ir cita atbilde uz šo jautājumu, ko nozīmē būt nomodām. Mums ir jāatzīst visi mūsu grēki. Un jāatcerās visi mūsu grēki. Ja Kristus nāks un atradīs mūs ar kaut vienu neizsūdzētu grēku, mēs būsim pazuduši. Daļai taisnība, bet vai tā? Pēdējā laikā arī dzirdam vēl vienu atbildi jautājumam, ko nozīmē būt gatavam, ko nozīmē būt nomodām. Tā ir, ka mums ir jābūt bezgrēcīgiem. Un tam ir jābūt mūsu uzmanības centrā. Tas ir veids, kā mēs gaidām viņu parādīšanos. Un tad, kad būs tādā pietiekami liela šo bezgrēcīgo cilvēku grupa, viņš nāks un paņems mums mājās. Un atkal kaut kas un kaut kas nav. Vai tā? Protams, kā jau sacīju, šajos trīs virzienos ir daļa patiesības. Mums ir jāvēro notiekošais, bet kārtas veidošana savā ziņā ir tiekšanās, zināt vairāk, kā mums dodas. Protams, svētā rakstu gaismā ikdienas mums labi jāizmeklē sev Dievu priekšā. Un kristietis nedrīkst samierināties ar grēku savā dzīvē. Mums ir jābūt pēc palīdzības, pēc spēka. Bet vai mēs būsim absolūti veicīgi? Šeit varbūt es necitēšu Pāvilu, mēs zinām Pāvils, ko saka par to, par sevi, par savu pilnību. Bet varbūt es šoreiz citēšu to, ko Raits saka. Viņi raksta izdevumā Revioni Harolda 15. martā 1887. gadā. Bet vienīgi Jēzus ir absolūti bezgrēcīgs. Tie, kas apgalvo, ka ir vienlīdzīgi ar viņa raksturu pilnībā, pieko zaļumāšanu. Bet pāri šiem noteikumiem mums ir jāatcerās viens. Mēs tikko mācījāmies par Melķizedeku. Mums ir jāatcerās, ka arī mums ir šis augstais priesteris, pie kura mēs varam nākt, kurš iežālosies par mūsu vājībām, kurš uzklausīs to, ko mēs viņam stāstam, un kurš arī mums piedos, un ne tikai piedos, šķīstīs mūsu sirdis, un arī ko vēl darīs, veidos, audzinās. Un ir jātiecas atstāt tās lietas, kas Dievam nav patīkams. Un tas ir jādara. Bet vai mēs no sevis pilnībā varēsim izravēt egoismu? Un lūk, par to mums jālūdz, lai Dievs mums piepilda mūsu sirdis ar mīlestību. Mums tātad nav jādzīvo katru dienu spriedzē, pārmeklējot mūsu pagātnē, ar bailēm raugoties nākotnē. Bet ko mums iesaka Jēzus? Kā galvenokārt mums vajadzētu gatavoties? Kā mums būt modriem? Un lūk, tālāk mēs atkal lasām jaunu līdzību no 45. panta. Kurš tad ir tas uzticamais un saprātīgais kalps, ko kungs iecels par saviem kalpotājiem, izdarīt tiem baigu laikus? Laimīgs tas kalps, kur kungs atnāca atradīs tā darām. Patiesi es jums saku, viņš to iecels pārvaldīt visu savu īpašumu. Bet ja jaunais kalps acīs savā sirdī, mans kungs kavēs nākt un sāks izstāvēt līdzbiedrus,
Un ēdīs un dzers ar prītniekiem, tad šī kalpa kungs nāksies dienā, kad tas negaidīs. Un tajā stundā, kad nezinās. Un pāršķels viņu puši un liks viņu dēt pie liekuļiem. Tur būs laimams un dzulbiešana. Tātad kungs dodas ceļojumā, ieceļ kādu no saviem kalpiem atbildīgu amatā. Un ir skaidrs, ka kungs atgriezīsies. Viņš nepasaka, kād vai cik drīz, bet viņš to darīs. Un turpmākais secinājums ir šāds, ka kalpa uzvedība saimnieku probūtas laikā noteiks, vai viņš būs vai nebūs gatavs sagaidīt saimnieku. Un tagad kalpam ir divas iespējas. Viņš var darīt to, kas viņam ir uzdots, rūpēties par saviem kalpiem, vai viņš var arī ignorēt savu uzdevumu. Bet darot to, kas viņam ir uzdots, nozīmē, ka viņš būs sagatavojis saimnieku atnākšanai. Savukārt nedarot uzdoto, nozīmē tik pieķertam nesagatavotam. Daži teologi uzskata, ka šī līdzība galvenokārt domā ar garīgiem vadītājiem. Mācītājiem, cilvēkiem, kuriem ir noteikta savu veidu vāra pār Dievu ganāmpulka. Cik uzticīgi mēs būsim darot to, ko skolotājs atstājums mums darīt? Vai mēs uzticīgi nodrošināsim viņus ar garīgo barību īstajā laikā? Jā, to varam attiecināt uz tiem garīgiem vadītājiem arī uzmaniem. Bet tas attiecas uz ikvienu. Vai nav tā, ka līdzība saka, ka modrība nozīmē darīt to, ko skolotājs mums uzticēja darīt. Tas ir rūpēties par citiem, dot barību īstā laikā. Amerikā pašlaik jau sākās prezidenta kampaņas par vēlēšanām. Un interesanti, kā 1960. gadā Džons Kenedijs arī savās runās pieminēja bieži faktu par vienu tādu pulkveidu Davenportu. Viņš bija spīkers, tātad savā štatā, tātad pārstāv palātas priekšsēdētājs. Un ko tad viņš stāstīja? Tas notika dienu 1700. gadu beigās, kad debesis virs Hartfordas draudīgi aptumšojās. Daži pārstāvi skatoties pa logiem baidījās, ka tuvojas pasaules gals. Mums ir jāiet, daži iesaucas. Mums ir jābrauc, mums ir jāpārtrauc, daži sauca. Atkusinot kliedzienus par tūlītēju pārtraukšanu, Davenports piecēlās kājas un sacīja: tiesa diena, vai nu tuvojas, vai arī ne? Ja tā nav, tad pārtraukums nav nepieciešams. Un ja tā ir, es izvēlos atlasties darot savu darbu, pildot savu pienākumu. Tāpēc atnesiet sveces, lai varētu turpināt darbu savā amatā. Tātad, ja mēs domājam katrs par sevi, varam jautāt, kāds ir Kristus aicinājums mūsu dzīvē? Kādu aicinājumu mēs esam saņēmuši? Vai viņš ir aicinājis mūs attīstīt savu prātu, kā jauniešiem, caur studijām? Tad dariet to pēc iespējas labāk, lai labāk varētu rūpēties par citiem. Un jūs būsiet viņa skatījumā modi. Vai viņš ir aicinājis jūs mācīt savu mazo bērnu prātus, tad dariet to neatlaidību. Māciet tam uzticēties Kristu. Un jūs būsiet modri Kristus skatījumā. Vai viņš ir iecēlis jūs vadošā amatā, jūs firmā, jūs sabiedrībā, jūs darbvietā, jūs draudzē? Tad dariet to taisnīgi, kārtīgi. Dariet, ko spējat, veidot skaistu klimatu ap sevi, un jūs būsiet modri Kristus skatījumā. Katru rītu.
kad mēs pamostamies. Nolemsim dzīvot dzīvi, ko Dievs mums ir devis, dzīvot tieši tagad. Atsacīsimies dzīvot vakardienā un izvairīsimies no kārdinājuma saglabāt savu labāko es rītdienai. Piepildīsim ar rūpēm un mīlestību šo dienu pret tiem, ar kuriem jūs sastopaties. Un šeit es vēlos nedaudz, par cik mums jāmēš tā arī, nedaudz pastāstīt, varbūt jūs esiet jau lasījuši to, nolasīt Apple datoru iPhone izgudrotāju miljardieru Billa Geita pēdējos vārdus, kurus viņš teica 56 gadu vecumā tieši pirms savas nāves. Esmu sasniedzis panākumu vidsnieki biznesā. Citu cilvēku acīs mana dzīve ir veiksmīga. Tomēr, izņemot darbu, man bijis maz prieka. Galu galā bagātība ir tikai fakts, pie kura esmu pieredzis. Šobrīd, guļot savās minūtītes gultā, atceros visu savu dzīvi. Es saprotu, ka viss apzinība un bagātība, ar kur tik ļoti lepojos, ir izbāvējusi un kļūst bezjēdzīgi, saskaroties ar nenovēršamu nāvi. Jūs varat nolikt kādu, lai vadītu jūsu automašīnu vai pelnītu naudu, bet jūs nevarat nolikt kādu, kas slimotu un mirtu jūsu labāk. Pazaudētās materiālās lietas var atkal atrast, bet ir viena lieta, ko nekad nevar atrast, un tā ir pazaudētā dzīve. Lai kādā dzīves posmā mēs šobrīd atrastos, ar laiku mēs saskaramies ar dienu, kad priekškars aizveras. Tāpēc mīli savu ģimeni, dzīves biedru draugus, izturies pret viņiem pareizi, lūgos. Vai nav tas, kas bija teicis, kā mums ir jābūt moderniem, ko Kristus saka, ja? Un tad interesanti vēl, ko viņš saka, krustot vecākiem un gudrākiem. Mēs lēnām saprotam, ka valkojot pulksteni par $300 vai $30 apmērā, abi dod vienādu laiku. Neatkarīgi no tā, vai mums ir 300 vai $30 maks vai summiņa, summa iekšpusē ir vienāda. Neatkarīgi no tā, vai braucam ar $150,000 vai $30,000 vērta automašīnu, ceļš un attālumi ir vienādi. Un mēs sasniedzam vienu un to pašu mērķi. Ka māja, kurā dzīvojam, ir 300 kvadrātmetru vai 3000 liela, vienturība ir tāda pati. Jūs sapratīsiet, ka jūsu patiesā iekšējā laime nenāk no šīs pasaules materiālām lietām. Neatkarīgi no tām, vai ceļot pirmajā vai ekonomiskajā klasē, ja lidmašīna avarē, jūs arī ar to nokrītat. Tāpēc es ceru, ka jūs sapratīsiet, ka jums ir draugi, puiši, meitenes, seni draugi, brāļi, māsas, ar kuriem jūs pārunājat, smēties, runājat, dziedat, runājat par ziemeļiem, dienvidu austrumiem vai debesīm. Un zemi, tā ir īstā laime. Neapstrīdams dzīves fakts, neaudziniet savus bērnus par bagātiem. Izglītojiet viņus būt laimīgiem. Tātad, kad viņi uzaugs, viņi zinās lietu vērtību, bet ne cenu. Šeit citādi es nobeidzu. Tad viņi zinās lietu vērtību, bet cenu. Kā zināt, ir viena vērtība, par ko mums jādomā. Un tā jau arī spīd caur šai līdzībai. Tātad rūpēties. Izdarīt parību īstā laikā. Tā ir mīlestība.
Tā ir Dieva valstības galvenā rakstura īpašība, mīlestība. Ja mēs dzīvojam starp laikiem, nākamās valstības mācība mums atgādina, ka Kristus, kurš mūs tiesā, ir arī Kristus, kurš mūsu dēļ izciet sodu. Ka Dieva tiesa nekad nav pretrunā Dieva žēlastību vai pārspēt to, un ka gatavību, uz kuru Jēzus mūs aicina, nevis bailes no nākotnes, bet gan pateicība par dzīvi valstībā, ko Kristus mums šodien piedāvās. Kristus ir mūsu dzīvība. Un dzīvot starp laikiem nozīmē uzticēties un cerēt, ka Dievs ir saucis un turpinās, un arvien vairāk pārveidos mūsu Kristus līdzībā, kurā izpaujas visa žēlastība, Dieva žēlsirdība un nezinām atnākšanas. Tas nezināmais, par ko mēs runājam, aicina mūs uz nepārtrauktu attiecību vēsturē Kristu, kurš mūs sagaida, lai uz kuru pusi mēs grieztos pagātnes, tagadnes vai nākotnes virzienā. Kurš tad ir tas uzticamais, visaprātīgais kalps, ko kungs iecās par saviem kalpotēm, izdarīt tiem barību laikus? Laimīgs tas kalps, kur kungs atnāc, atradīs tā